Dienas ēdienu un rituālu meistarklasē šefpavārs Lauris Aleksejevs mācīja, kā apieties ar sezonāliem, mūsu garšai saprotamiem, taču mazāk ierastiem produktiem, piemēram, feņķeli un pastinaku. Lauris arī pagatavoja vienu no pasaules klasiskajām receptēm – taizemiešu salātus ar zivju mērci. Tā ir tāda pasaules klasika, kur es vienkārši gribēju parādīt, kā viņi gatavojās pa īstam, pareizi, jo ļoti daudz cilvēku viņus gatavo nepareizi. Pirmkārt, viņi nespēja noķert to garšu, tāpēc, ka tā garša viņiem ir sveša, kad viņi pirmoreiz pavost to zivu mērci un saprot, ka viņi nekam nedara un viņi kaut ko ne to nopirkuši, bet viņi vienkārši nezina, kā viņu izmantot un pielietot. Ja es zinu un ja kādam vēl tas interesē bez manis, tas jau ir labi. Un gan jau kādreiz man arī kāds cits kaut ko pastāstīs, ja man tas interesēs. Bet arī es esmu ieguvis savas zināšanas, daļu savu zināšanu no stāstiem, kāds man ir kaut ko pastāstījis. Es to esmu vai nu pierakstījis vai atcerējies. Tā kā vispār man pierakstu nav, man viss ir galvā. Apmeklētājām jautājām, ko jaunu viņas uzzināja šajā meistarklasē un kādus ēdienus visbiežāk gatavo mājās. Man patīk, es mīlu to lietu, bet, kad ir mākslas guru, jo es ēst gatavošanu sauc par mākslu, tur jāsmēj. Tur nevar vienkārši klusi domāt vai kā. Tur ir jāprasa jautājumi, jo vairāk tu prasīsi, to vairāk tiks dots. Pie tādiem guru kā Lauris Aleksejevs tikt un kaut kādā stundu paklausīties, es ieguvu 3 recepšu vietā, es ieguvu 10, 15, un cilvēks dalās, un viņam sanāk garšīgi. Ko mums vairāk vajag? Bērniņam ir problēmas ar lieko svaru. Un man ir ļoti svarīgs uzdevums pagatavot ēdienus, kas ir bērnam garšīgi, bet diezgan liesi. Un tās ir gan zupas, gan kotletes, viss kaut kas no vistas gaļas un lielopu gaļas, nelietojam cūgaļu uzturā vispār. Tā kā man vienmēr ir ar ko eksperimentēt. Uzzināju, kā ēdieniem, kurus tā vai citādāk es pati gatavoju mājās, var piešķirt jaunas garšas nianses tieši pateicoties šefpavāra knifiņiem. Informāciju par nākamajām meistarklasēm meklējiet žurnālā Dienas ēdieni. Solvita Smilģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.